Kādā veidā varētu zaudēt pievienotās vērtības nodokļu maksātāja statusu? Tātad ir likumā pāns, pievienotās vērtības nodokļu likumā pāns, kuros gadījumos valsts ieņēmuma dienests jums atņem šo statusu. Tātad tas ir vai nu jūs nenododat deklarācijas, vai jums ir, tā teikt, kāda nepatiesu datu deklarēšana konstatēta kādā vide pārbaudē, ja, vai ir riska persona vai riska reģistrā adresē kļuvuši. Tātad, ir vairāk nosacījumi, kad dienests jums pieņem lēmumu par izslēgšanu no reģistra. Bet jūs, protams, varat arī paši atteikties no PVN maksātāja status, un parasti to dara tad, ja jums šis ieņēmuma apjoms ir skaidrs, ka 12 mēnešu griezumā nesasniedz vairs tos 40,000, varbūt jums ir bijuši kādi Eiropas Savienības darījumi pakalpojumu nozarē, bet vairs to nav. Tātad tie ir tie gadījumi, kad jūs saprotat, ka vairs jums tie PVN likuma kritēriji uz jums neattiecās. Un PVN, protams, ka ir papildus sloks gan no uzskaitas viedokļa, gan no maksāšanas viedokļa, tāpēc jūs noteikti varat atteikties. Atteikties jūs atsakaties tādā veidā, ka jūs rakstat iesniegumu vidam, ka jūs gribat izslēgties no nodokļu maksātāja, tā teikt, PVN maksātāja reģistra, norādat tātad šo pamatojumu, vai nu jums vairs nav apliekamo darījumu, vai jums nav apliekamie darījumi, kas sasniedz šos 40,000, un attiecīgi pievienosiet arī pēdējo taksācijas periodu PVN deklarāciju. Ja jūs to darat tādā pusmēnesī, tā teikt, nesagaidot pilnas taksācijas beigas, tad arī to deklarāciju var aizpildīt un tam iesniegumam pievienot. Kas svarīgi atcerēties, kā izslēdzoties no PVN maksātāja reģistra, mums ir tāda saucamā PVN priekšnodokļu korekcija jānodrošina. Tātad, ja mums ir kādas preces nopirktas vai pakalpojums, kas nav izmantots, tā teikt, līdz galam, kas jums ir tā kā krājumos palicis, tad par to priekšnodokli tajā neizmantotā daļā ir jāsniedz, tā teikt, PVN priekšnodokļu korekcija un jānodeklarē attiecīgi šis nodoklis jāatmaksā valstī, jo, ja jūs vairs neesat PVN maksātājs, tad jums vairs nav priekšnodokļu atskaitīšanas tiesība. Tā kā tas vienmēr jāatcerās. Tāpat tās, ja ir par pamatlīdzekli atskaitīts priekšnodoklis un pamatlīdzeklis joprojām ir aktīvs, tiek izmantots, tad arī par to nenolietoto PVN priekšnodokļu daļu, tā ir jāatgriež valstī, tāpat kā par krājumiem. Tās ir tās pozīcijas, kas jāaprēķina atkarībā no jūsu reģistriem. Tātad jums ir pamatlīdzekļu uzskaits reģistrs, jums ir krājuma uzskaits reģistrs. Ja jums kaut kas ir atlikumā un nav, tā teikt, vēl ieņēmumu gūšanā izmantots, tad tas priekšnodoklis valstī būs jāatgriež.